Pārdodam atremontētu vilcēju. Maza. Skata līdz 29.12.2016. V6 motors. Skata izieta ar pirmo piegājienu 2014. gada beigās. Bremzes ideālas, sedlu vilcējs, bet vēlāk iefilmēšu. Līdz dodam kuzovu nopietnam pircējam. Var pārbūvēt par grancvedēju vai graudvedēju, noņemot hidrobāku, noņemot sedlus, un šeit te jānomaina šis te kronšteins, jo pašizgāzēm iefilmēšu tūlītās, pašizgāzēm šeit mazliet savādāk nāk. Jāņem šitie spārni nost, numuru nodot CSDD, nodokļu parāda nav. Jaunas bremžu kameras. Var arī izmantot kā vilcēju. Kā vilcējam būtu vēlam puspiekap 2 tilta, bet noteikti arī varētu vilkt 3 tiltnieci. Rezervas rāds. Tā vizuāli viss izskatās labi, nav arī izļurkāti šie atsperi pirksti, kā parasti mazajām ir izsists grancvedējiem. Šis grancvedējs nekad nav bijis. Viņš ir braukājis tikai pa Rīgas pilsētu. Bija kādreizējām uzņēmumam sērkociņu ražošana Komēta. Viņi šķeldoja koksnes atlikumus un vedu uz balderāju. Bija puspiekaba klāta. Puspiekaba ir pārdota. Šobrīd tā nav. Tā kā viss šīs te vietas balansieriem, atsperu pirksti, nekas nav izsists. Bremžu trešotkas un bremžu tās asis viss ir ideālā kārtībā, nekas nav izsists. Atspers nav salauztas. Tā labā komplektācijā, labā stāvoklī. 6 gadus tā kā restaurējam viņu, kabīni. Un šobrīd viņš ir tā kā atrestaurēts ar skati, bet pašiem vairs nav vajadzīgi, jo nopirkt lielāku automašīnu, Skānija graudvedējs. Šeit viss tāds ideāls. Varbūt kādam ir interesi, pārdosim nost. Ieskatīsimies kabīnē. Kabīne ir atremontēta. Vizuālais no ārpuses ir labs. Un šādi izskatās kabīnīte. Protams, šeit var ielikt labāku vadītāju sēdekli. Šis nav oriģinālais, šis nav kaut kāda vieglā ir ielikts. Var ielikt labāku vadītāju sēdekli. Kabīnīte ir tāda sakarīga. Lēts, labs transports. Var sanākt. Pašiem ir tur vēl viens mazīgs, kā redzams. Parādīšu vēlāk. Tas ir tā kā graudvedēja transports no lauku uz torņiem. Un šādu te kuzovu var uzveidot, ja ir interese. Mēģināsim iedarbināt. Voltmetrs mums parāda 24 volts, aķīšu kaut ko vēl tur. Ieraucās. Protams, silts jau mazliet kaut kā dūmu izmet. Uzsils, dūmiņš pazudīs.
dūmu vispār nekādu. Dīzelīts tukšiņa ideāli. V6. Bet, ja ir nopietnas pircējs, kurš grib pārbūvēt uz V8, ir viens V8 maz motors, Jāmas 238. Par zinām samaksu arī to var dabūt. Aķu kastīti. Hidraulika. Jāliek tikai kuzavs ir un jābrauc. Vēl varam paskatīt eļas spiedienu. Kas mums šeit ir ar eļas spiedienu? Eļas spiediens ir labs. Nu, te nobraukums kā visām automašīnām no Vācijas. Kaut kas atspīd nevar saskatīt. Nobraukums tāds. Ticam, neticam, katru pašu izvēli. Gaisiņš uzpumpējās. Kabīna diezgan labā stāvoklī. Protams, šoferu puse, kā vienmēr, bija izrūsējusi. Šeit visu atremontējām. Nerūsošā grīda ir ielikta. Šeit nekas nav izrūsējis. Šī pusē varētu ar mastiku izsmērēt. Šeit bija jau pārmetināts, paši neko šeit nepārmetināja. Tas kā iepriekšējais saimnieks no Komētas. Tālāk pieiesim, parādīšu, kā ir izveidāts graudu kuzavs. Nu, šo kuzavu var arī varbūt nopirkt par lielu naudu, jo te ir ieguldīts milzīgs darbs, un pārdot viņu pagaidām nepārdosim. Es piedāvāju līdzi citu kuzavu, bez papildu bortiem, oriģinālo mazu kuzavu. Un šāds ir izveidots graudu kuzavs mazam. Finieru papildu borti. Un pie pārbūves runa gāja par šiem te kronšteiniem. Atspēr galos jānomaina kronšteins aizmugurējiem atspērēm. To var izdarīt firmā Vārts, Cēsīs. Līdz ar to nāks certifikāts līdz par pārbūvi un varēs CSDD pārreģistrēt vilcēju kā pašizgāzēju. Un šis te, jo atspere un kuzavu atbalsta tapa uz rāma gala. Pārējais viss pilnīgi identisks. Jānoņem vecā hidrobāka un jāieliek šī traversa. Traversa jau patiesībā tur ir ātrumkārt balstās, šis te jāuzliek kuzavu atbalsts. Pārējais viņam rāmim viss paliek kā ir.